Tā sajūga izspiežam daudz maz, ja? Tagad ir neitrālais, tagad iedegās lampiņas. Jā, griež. Vienkārši perfekti. Ne gāzi vajag uzdot neko. Tu pagaidi. Tā ručaņa atlēm. Būtu pa diviem braucam, mums ir 2 piloti uz borta. Viņš tā nesās ar to otru tik viegli liekas, viņam iet, ka varētu tā kā likt pat trešajā. Jā, atrumkārba tomēr tā domāta krāvas pārvadāšanai. Jā, to es nepateicu, bet tur vēl taču aizmugurē ir riteņu reduktori ar paaugstinātu pārnesumu. Jā. Viņam nav liels maksimālais ātrums, viņam ir spēks stāv. Jā, un vienkārši jau vai dabūt ātrumu, tad 53. Tas var būt mūsu ātrums? Jā, 40 tagad arī rāda. Jā, tu visu troši, jā. Kad cilvēki ierauga, viņi uzreiz smaida. Jā. Tas ir kaut kāds tāds pozitīvs, tas priekšē, ka tas dizains tā kā priekšē izskatās, viņi uzreiz izrās kaut pasaku ierauga. To, ko viņi sapņojuši, bet nav izdarījuši. Tas jau ir tā kā skaisti. Sveiciens ātrumciltie LMT viedtelevīzijā. Šodien mums ciemos cilvēks, kurš ir, atzīšos, piepildījis manu sapni, Iļi. Es arī gribēju tādu autobusu, bet es biju vājš, un es to neizdarīju līdz galam. Bet tu to esi izdarījis, tev ir autobus. Man ir prieks šeit, ka es varu piedalīties un padalīties ar to prieku ar tevi. Klau, un kur var dabūt tik vecu autobusu? Tas nav vienkārši noteikti. Jā, nav vienkārši, bet principā, ja tu gribi vēl joprojām var tā būt, gan var meklēt mums kaimiņos Vācija, gan arī nedaudz vairāk eksotiskais valstis, tā kā Brazīlija. Jo, pieņemsim, šo modeli ražoja ne tikai Vācija, kaut gan tas ir Volkswagens, jā, dzīmes ir Vācija, bet ražoja gan Austrālija, gan Dienvidāfrika un otra lielākā rūpnīca bija Brazīlija. Tā Brazīlija ražo ne tikai Volkswagen vabols, bet arī šitos T2 busiņus, ja? Jā, tā rūpnīca vispār visu tā vēsture sākas ar vabolu, tipu 1, un 54. gadā, ja nemaldos, viņi sāka arī ražot uz Volkswagen kombi. Tas bija nosaukums, oficiālais nosaukums Brazīlijas tirgu. Tas nozīmē, ka Brazīlija tomēr ir liela, un ja tur vispār bija fabrika, viņi taču saražojuši ārprātā daudziņas, ne? Cik tur ir? Kopumā es lasīju, ka vispār pa visu pasaulē ir saražots 4,5 miljonu to busiņu. Tā taktika pirkt to mašīnu Brazīlijā ir pareiza, jo visas Brazīļu mašīnas ir jaunākas nekā visas Vācijā ražotās mašīnas. Jā, ja mēs runājam par to Type vai tips 2 mašīnu, jā, Vācija šis modelis, tas split ar to dubulto priekšējo stīklu, ražoja no 54. līdz 67. gadam. Bet Brazīlijā viņi ražoja līdz 75. gadam. Vēl 10 gadus ilgāk. Jā, pēc tam viņi nomainīja uz to T2 mēs varam nosaukt ar to pilnu priekšējo logu. Jā, bet 10 līdz 75. gadam. Jā, tad līdz ar to varēja atrast, varēja izvēlēties kaut ko jaunāku, bet ar to pašu stilu. Kaut šitas ir tas vēsturiskais spēkrads Brazīlijā, ja? Jā, tieši tā, kā es minēju. Jā. Tā, ka tu nopirki tādu atnāca tādu numuru, ja? Jā. Visi tie gājieni uzlīmes, visi ir palikuši jā, no turienes tur kāds? Ir, jā, viss. Brazīlijā joprojām te busiņi ir tā kā, darba auto, darba ziekas, jā, bet, pārējā pasaulē tas ir tā kā kulta mašīna un atrast normālu stāvoklī nav iespējams, bet cilvēki tomēr grib sev īpašumu dabūt gan Amerika, gan šeit, gan... Ja tu jau nopēc kaut to palētu naudu, vienkārši papīrus no tā transporta līdzekļa, tad jau tu tos paneļus, ko tu esi sapērts jaunus, sametieni, kas spīd un laistās. Tev vajag tikai dokumenti, jo viņus nevar dabūt vairāk tos dokumentus. Protams, jā, jo es neražo, jā, bet visas, kā es teicu, gandrīz visas rezerves daļas ir pieejamas, kvalitāte ir tāda, kāda ir, bet, var dabūt izštancētu jaunu to sānu, piemēram. Jā, joprojām ražu Brazīlijā. Visas durvis, priekšējo paneli, viss taču. Jā. Vienīgais jāstāsta, vai šitas laika gaitā nav tā sašķiebies, ka pat pareizi štancēts panelis nelienu vietā. Jā, protams, bet ir cilvēki, pārsvarā var redzēt kaut kur YouTube, amerikāņu pensionāri.
Viņi ņem šo mašīnu, viņi liek tev uz kaut kādu speciālu sametinātu stenda vai konduktoru, jā, un tad mēģina to pa jaunu. Tad tie, kas pērk papīrus, un tad liek visu jaunu. Jā. Kāpēc viena daži tie busi nāciši, viņi lielījās, ka ir daudz logu, un te bija augšā tādi garani logi. Šitam nav? Jā, šitam nav, jo bija vairāki varianti. Bija pat tas paneļvāntas krāvas mašīna. Jā, vispār ciet. Jā, pēc tam šis bija kombi. Tas kombinētājs, viņš skaitījās jau krāvas pasažieru. Jā, ar stikliem. Ar sēdekļiem, bet tādiem robustākiem sēdekļiem. Jā, sēdes tu var droši un viegli izņemt ārā. Un tad atdurīts galīgi aiziet tās durvis? Jā, tepat, skaties. Ar atāķē? Jā, tu atāķē, jā. Tā tu arī netraucē. Te viņš smuki saskarās, nesadaudzot bleķus. Jā, tad saucamais tas parāda barndori. Šķūņa durvis. Neapsiet neslieksnis, nekas ķērās pienes to smagu miestumu un tu esi vietā. Un tie paneļi tik vienkārši, ka no žēl arī tu kaut kravu aizvest, nekas traks. Jā, pat no rūpnīcas tam kombinam nebija ne apšūms, ne tikai apšūms bija virs šofera. Jo es zinu, ja es dzīvotu Brazīlijā, es negribētu jumtā logus. Tur saules dūrienu var dabūt. Man skaļos pareizi, tur nav. Jā, par tiem logiem augšā, jā, tas skaitījās no luksusa, bija Samba versija. Samba ir tie logi. Jā, man liekas, ka Brazīlijā viņi sauca par Sambu, Vācija viņi sauca par Deluxe. Tad jā, tur bija augšā vēl papildus 3 logi no katra puse un vēl liela luka. Tad tu varēji izbaudīt to Fiesta vai Bet te būtu mikroautobus Latvija arī tapa reizē ar šitiem un kaut kur tā kā mazliet kopējot, jo viņi bija ļoti līdzīgi tā vecā Latvija. Jā, pats pirmais Rafs, jā. Nekas te nevibrē, viss smuki iet, motors aizgurēt, nekāda troksnā. Mēs te baigi nedzirdam. Viss tā diezgan maigi notiek. Bet ātrāk negribās kaut kāda rāda, kaut kāda 55. Jā. Cik viņam ir tāds kruīza ātrums pa šosei? 80. 90 ir optimāli, ja? 90 viņam jau tā kā nepatīk. Jā, nepatīk, jā, jo tā turēšana vienkārši, tad visu laiku jāsturē. Bet tā spēks viņam pietiek, viņš nav tā, ka citā kopējā masa sanāk viņam no tukšam. Es domāju, ka zem tonnas. Zem tonnas? Jā. Bremzes ar mums ir? Jā. Nav tā, ka nav. Un no krustojuma arī, domāju, ka tu neizpēdēs, viņš jau ceļ tomēr. Jā, galvenais, vai to ātri paslēgties no pirma uz otru, un tad viņš aiziet, jā. Jo tas pirmais ātrums vairāk domāts, ja mašīna ir iekrauta, tad tomēr vai to... Lai to inerci dabūt kaut kā. Jā. Un nav tā, ka te nav vietas, tā telpa, kur elkoņus vicināt arī pietiek. Nav tā, ka nevar pastūrēt. Stūres, tas diametrs ļoti labi atbilst tam, ka nav pastiprinātāji, ka vajag bišķiņa spēku griezt. Bet gaitā arī neprasās to, ja vajadzētu parkoties, noteikti, ka būtu grūti. Bet šitā braucot, nav tā, ka vajag spēku jāpieliek stūrē. Vienkārši jāiemācās tā kā bišķiņi izkustināt. Jā, mazliet ripojot grozīt stūru. Bērnībā teica volkets, tu mazliet ripo un tad stūrē. Nestāv uz vietas, negriez stūru uz vietas. Tad tu iemācies nemocīt arī piekari. Jā. Visus tos šarnīrus nelaust. Bet kur tev drosme? Brazīlija otrā pusē globusam, tu te sēdi un nolem pirkšu Brazīlijā mašīnu. Tu brauc pakaļiņai, tu skaties, skrēji pa Brazīlijas tirgiem. Kā tu rīkojies? Jā, principā vēsture bija tāda. Gadus 5 atpakaļ es biju Essene, tāda motora klasiska mašīna, jā, šovu. Un es tur ieraudzīju, tur vienu vācu firmu. Viņi prezentēja sevi kā Volkswagen restaurācijas speciālisti, un viņi arī tirgoja. Un es ieraudzīju, ka ne tikai busiņi un vaboles, bet kaut kādas tādas, nezināmas Volkswagen Puma vai SP1, SP2. Un es aizgāju sāk ar viņiem runāt un saprotu, ka viņi importē mašīnas no Brazīlijas uz Eiropu un tad restaurē un pārdot tālāk. Un es tad sāku domāt, varbūt tomēr ir vērts pameklēt kaut kur citur. Es sāku skatīties internetā un atradu vienu loģistikas firmu, Antverpena, Beļģija.
Viņi piedāvāja nopirkt mašīnas no Brazīlijas ar visu transportēšanu, visu. Nu, tā kā pilnu paketi. Bet izvēle un atbildība ir tava, ko tu nopirki. Jā. Neiet tavā vietā skatīties rūpes. Jā, viņi atbild būtība tikai pēc tā, ka tā mašīna te ir iekrauta Brazīlijā un nogādāta uz Eiropu. Pārējais risks tad jāuzņemas pašam. Jā. Nu, protams, tas vienmēr mašīnas pirkšanas internetā. Un tāpat retro mašīnas internetā, tas ir tā kā loterija. Jā, tas ir milzīgs risks. Bet es aizbraucu uz to firmu uz Antverpeni, viņa noliktava, paskatījos, kas viņam bija tani, kas viņam stāvēja noliktava, jo varēja arī nopirkt mašīnu tur. Jau atvestu tā kā? Jā, jau atvestu, bet kaut kā man tur neviena mašīna īpaši neiepatīkas, un cenas ziņā viņi arī tirgoja savu uzcenojumu. Jā, un es tad novērtēju visus riskus. Es izdomāju, ka, tomēr jāizvēlās ne pašu lētāko, ne pašu dārgāko, kaut kur pa vidu. Fināli izvēlējies tādu. Tagad viņš atbrauc no Brazīlijas, nonāk Antverpenē, un tu esi laimīgs. Ir tā, kā tu gaidīji, ekspektācijas piepildījās? Protams, tas bildes, ko man sūtīja, bildēm tas izskatījās daudz saldāk, jā. Bet, es teikšu, ka šī loterija es nevinnēju, nezaudēju, bet kaut kā tā paliku, objektīvi, pa vidam paliku pie... Nebija jāmetina tur, nezinu, rāmis pa jaunu, vai motors metams, vai duris izlūza? Nē, pagaidām neko tādu neesmu darījis. Viņš atnāca braucošs stāvoklī. Principā es, kā tikko dabūju mašīnu šeit Rīgā, es iedarbināju, izbraucu uz tehnisko apskati un ar dažādiem piezīmēm, bet izgāju. Tas nav slikti, tik vecai mašīnai tāpat pārvestē pāri okeānam, iziet apskati, nav slikti. Es, kad lasīju par šo vēsturi, par kā vispār viņi sāk ražot, ka viņi izveidoja, ka pat koeficients, pretestības koeficients, ir pat labāk nekā vabola. Vabolē tu spāni rauj augšā, vēl šitas ir tāds gludāks, tad nekas neķerās. Varētu būt. Vācu inženieri ir domājuši kaut ko. Es teicu pareizi, ja tu kaut ko sačakarēšu. Nē, viss kārtība, vienkārši kārtīgi jāpiespiež. Mēs varam motoru pastīties? Protams, varam motoru. Ja tu kaut ko tur vajag, nezinu, atskrūvēt, kaut kādas sveces vai nomainīt eļļu, ir kas jādara? Droši, sveces tu var piet šeit. Var pat tik klāt, jā, var nav tā kā Porscham, ka viņam motors ārā, Nē. Šī mēs redzēja, ka arī tie Amerika entuziasti, pat viens cilvēks atskrūvēja un izņem to motoru, viņš pat arī nav pārāk smags. Ir entuziasti, kur tu liek Subaru dzinējus. Tad arī bremzes vajag citas. Tad sākas, ka tikko sākas dzinēt. Bruņošanās sacensība. Tad ir vajadzīgi, jo visi 4 ir trūmuļu, bez pastiprinātāja. Diezgan robusti. Labāk braukt ar mierīgu motoru. Cik šitam ir tilpums? Šis ir 1,3. 1,3. Viņš ir no modernāka Beetle. Un 46 zirga spēki. Tad būtībā ir skaidrs, ka viņš uzvārīties Latvijā nevar. Viņš Brazīlijā nav uzvārījies ar gaisa dzēsēšanu, tad te viņš izdzīvos 100%. Pārbaudīt lietu. Ilā vēl ēžam. Pilnīgā romantikā. Visi hipiji mūs apskauž un sērferi. Viņš labi griežās. Ej, tu nost. Mēs apgriezāmies ar vienu piegājienu. Tagad vai tikai atrast kaut kādu pirmo vārnesu. Tad ir neitrālais sajūgs līdz galam, ir pirmajā. Mīkstinās gāzī. Nekāda vaina, tā izkustējušies esam. Un tāpat maigi liekam otrajā. Dziļāk ir trešais, bet neko, bijām jau kalnā. Jau, kulise ir šeit, bet... Tas viss tie stieņi taču līdz turienei. Ak, Dievs! Tā garākā detaļa mašīnā ātrumpārslēgs, ne? Pat izpūtēs te no garākā. Normāli mašīna izpūtēs garākā detaļa, bet te ir kulis. Ļoti komfortabls braucamais. Tā torsiona piekara ir ļoti vienkārša, bet tādī paša laikā ja viņa, kā saka, nav izdelusi, viņa ļoti komfortabla.
No, kur tu gribētu viņu vasarā aizbraukt? Kas būtu tev tāds sapņu mērķis, kur nokļūt uz to pusi? Ja runājam par Latviju, varbūt līdz Kolkai, Jā. ar tiem visiem tiem jūras ciematiem, Lēnā garā ēdot zivis un ar taukainiem pirkstiņiem aizbraukt. Pērnavu ir vērts aizbraukt. Jā, arī redzēsim. Laika mašīna, kas darbojas uz benzīna, pavisam vienkārši. Principā, ja kādreiz nedod Dievs, un tā valdība aizliedz benzīna mašīnas, jo jau Amerika jau ir gatavs risinājums. Kalifornija jau ir izstrādāta tādu komplekti, kur var par $15,000 nopirkt elektromotoru, baterijas kaut kādu no Teslas. Un mierīgi. Tev paliek šis skaistums, un tev ir vienalga, kas tur tajā motorā telpā. Jā. Arī noglabā šķūnītī to veco motoru, priekš tiem laikiem varbūt atgriezīsies benzīns vai spirts vai kas iekšdedzes, kad elektrība visiem apniks un saliec atpakaļ. Tu neko nepazaudē. Jo tam braukšanas prieku man nebūtu vienalga elektrība vai kas, bet ļaujiet man braukt, jo to, kas man patīk pēc izskata. Pa ziemu es pats pārosīju priekšējo tiltu. Ko, bet no kurienes tev prasmes un zināšanas, vispār zināt, kas ir torsioni un kaut ko pašam grābties gar priekšējo tiltu? Kā tu zini, kas tur jādara? Droši vien pats sākums ir pateicoties manam tēvam, jo viņš vairākus gadus strādāja Rīgas taksometru parka par virsbūvu ceha remontu meistaru. Tad viņš mēģināja un taisnoja mašīnas, virsbūves. Un es kaut kā visu savu bērnību biju kopā ar viņu garāžu un redzēju. Un pēc tam es aizgāju mācīties par automehaniķi Rīgas valsts tehnikuma. To sekmīgi pabeidzu 94. gadā. Un pēc tam turpināju Tehniskajā universitāte par inženieri mehāniķi. Tad jau tev var droši dot to mašīnu izjaukt un salikt. Tad jau tu esi īstajā vietā. Jā. Man arī tā kā sirdslieta, man patīk kaut ko darīt ar savām rokām, vai skrūvēt. Jā. Bet cik tu esi nobraucis tagad, koš tā mašīna pie tevis? Vai kur tu mēdzi viņu braukt? Jā, viskarākais izbrauciens pagaidām bija 2 gadus atpakaļ. Bija brauciens kopā ar Volkswagen Bitavu klubu Latvijā. Kopumā mēs toreiz nobraucām ap 200 kilometriem. Bet, teiksim tā, pārāk tālu vēl neesmu braucis. Ko tu kāzas tev neprasa vizināt vai kaut ko? Kaut kā es nepiedāvāju. Tu nemaz uz to netēmēji? Jā, tas tomēr bija domāts tā kā ģimenes mašīna. Pašam sev un arī saimniecībai noder, jo kāpēc neizbraukt kopā ar ģimeni, nopirkt kaut kādu divānu plaukt un skapi un atvest. Prasījos uz jūru aizbraukt un piknikā, vai ne? Jā, protams, tā aura iet kopš 60. gadiem no Amerikas, Kalifornijā, hippiji, surferi, un tā visa tā pozitīva aura nāk no turienes, bet pēc būtības te ir transportieris, te ir mašīna, darbzirgs. Es vispār esmu autobusu fans. Man liekas, ka autobus ir visracionālākais tāds, vieglā pasažieru transporta veids, jo viņš vienkārši vislabāk, efektīvāk aizpild telpu. Neēd lieki degvielu, tu redzi pāri visiem sēdi augstu. Vispār nav mīnus. Autobus ir vislabākais. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, jo pirms tam, kad es nopirku šo, es ģimenes vajadzību nopirku multivānu T5. Un es vispār biju sajūsmā, kā tu tie inženieri varētu viss saplanot, cik ērts gan pašam vienam braukt, gan ar kravu, gan ģimeni. Jā, un tad tas ir varbūt viens no iemesliem, kāpēc es sāku skatīties Volkswagen pusi, Volkswagen T1 pusi. Bet man šķiet, ka šī nevarētu būt tava pirmā tāda retro mašīna. Jā, es varu teikt, ka tā ir manas aizrautības vai kaislības attīstība vai evolūcija, jo man pirmā klasiska vai Jantaimera mašīna, es iegādājos 8 gadus atpakaļ, ir 6. sērijas BMW, 85. gada.
pēc pāris gadiem es jau sāku skatīties uz kaut ko tādu vecāko, nopietnāku, un es atradu priekš restaurācijas 71. gada Mercedesu. Kādu virsbūvi? Sedans? Jā, man paveicās, es dabūju diezgan retu 109. virsbūve. Principā tās pamata ir 108, bet 109. atšķiras ar pagarināto bāzi. Un arī pneimatiska piekare, 71. gads. Nu, rītīgs limuzīna. Jā, tieši. Tas šis ir tā kā trešais solis tavā retro mašīnu attīstībā. Jā, šis ir trešais. It kā sāku skatīties uz kaut ko vēl vecāku, varbūt no 30. no 40. gadiem, bet pagaidām ir citas prioritātes. Nu, lēnām tā kā lokators tiek ieslēgts uz to pusi. Nu, jā, tā tomēr ir kaut kāda vai no aizrautība, vai no slimība. To tad var arī nosaukt. Jā, un tā ir progresa, jā. Nu, ko, dārgie skatītāji, ja jums arī ir progresējoša slimība, nekasaties, vienkārši nopērciet kādu retro mašīnu un sāciet remontēt. Mēs jums tiekamies ātruma ciltī, LMTV televīzijā. Brauciet prātīgi!